Nezinu, cik pulkstens, bet ir rīts. Visi nakti šādi tad pamodos, jo bija baigais vējš un telti pūta un gāzās un tā. Esam Saldzgrīvā pie jūras, iebraucām pa VIP-ieju, kas bija pozitīvasā, un pagājām kādu gabaliņu pa jūru. Plānots bija braukt līdz Igaunijā kaut kur pie jūras, bet nekas. Pēdējā reportāža bija tur, kur bija lietus. Nezinu, cik es daudz pastāstīju. No turienes mēs kādu laiciņu jau pasēdējām, jau lija lietus, kad pārgāja. Pēc tam atkal sākās. Bet pēc tam mēs bišķiņu minām uz priekšu un uznāca vēl lielāks gāziens. Tāpēc mēs bišķi atgriezāmies uz ielas pretējās puses pietvaru. Tur pastāvējuši, kādu gabaliņu pēc tam minām. Un atkal uznāca baigais gāziens. Džeki iebrauca mežā, jo nekur pieturas nebija, tas bija taisns gabals. Es turpināju mīt, nominu vismaz kādus 5 kilometrus. Beigās bija tikai smalkāks lietas. Un es minu, jo pretī bija saule, un es zināju, ka tas lietas kaut kur beigsies. Tad es ieminu vietā, kur spīd saule, un ir redzama pirmā jūra. Tā es viņus tur pagaidīju. Viņš pažāvēja drēbes. Tad mēs minām tālāk. Kur mēs minām? Mēs minām uz veikalu. Svētciemam braucām cauri, jo jutām, ka līdz tumsai vēl varam paspēt līdz Saukrastiem. Nē, bet šitai Saldzgrīvai. Tā mēs aizbraucām. Iegājām Maksimā. Kad iznāca, bija jau diezgan tumšs, tāpēc mēs braucām šitien. Nezināju jau, kur celt. Tādā tumsā. Tā mēs tā esam. Paēdām, iekārtojām telti, devāmies gulēt. Pulkstens bija bišķi pār 10. Pamodos, pirmā reize, kad gribēju kāpt ārā, bija 5. Tā vismaz Kaspars man pateica. Tagad es nezinu, cik ir. Dosimies tālāk. Pa Igauniju. Maršruts ir nedaudz tiks mainīts, tā kā mēs nenobraucam tik, cik mums vajag. Un jācer, ka šodien labs laiks. Vismaz izskatās tagad, ka būs, jo sāk spīdēt saule. Viss. Braucam gar jūras krastu, pa pašu maliņu, uz molu. Nezinu, cik ilgi sanāks braukt. Man jau nav nekāds mountain bikes. Kaut kā jau minā. Nauris jau jūrā brauc iekšā. Bišķi jautri.
Bet man ir salauzts beņķis. Tiekamies bišķi vēlāk.